Esam Rīgas 88. vidusskolā. Mani sauc Kristīna Kižlo, un šogad vadīju profesionālās pilnveides kursus mūsu skolā. Ik katrs skolotājs zinās to sajūtu, kad ir jāvada stunda klasē, kurā bērniem ir krasi atšķirīgas valodas zināšanu līmenis, un tas ir milzīgs izaicinājums mācību satura apguvē. Pastāstīšu, kā mēs šo izaicinājumu pārvērtām par iespējām un kā mēs mācījāmies to darīt, izmantojot Rīgas Izglītības un informatīvu metodiskā centra piedāvātās iespējas. Piedaloties projektā, mācāmies kopā. Šogad mēs izmantojām šo iespēju, lai atrisinātu citu mūsu izaicinājumu, un šis izaicinājums ir lingvistiski neviendabīgā vide, kas prasa ļoti lielu skolotāju iesaisti un kapacitāti, lai sagatavotos stundai un sagatavotu diferencētus uzdevumus. Pateicoties šim projektam, skolotāji ir apguvuši jaunas prasmes, iemaņas, kas noteikti mazinās viņu izdegšanu un palīdzēs kvalitatīvāk sagatavoties stundai un novadīt kvalitatīvu stundu, tā lai skolēnam būtu prieks un arī pašam skolotājiem būtu prieks par padarīto. Mūsu skola 2025. un 2026. mācību gadā no novembra līdz aprīlim īstenoja 30 stundu profesionālās pilnveides kursu, diferencēta pieeja valodas un mācību satura apguvei lingvistiski neviendabīgā vidē. Mūsu prioritāte bija latviešu valodas kompetences celšana un tekstpratības uzlabošana skolēna vidū. Lai to panāktu, skolotājiem bija nepieciešams praktisks atbalsts, kā diferencēt uzdevumus tā, lai katrs bērns tiktu līdzi un būtu motivēts. Projekta mērķis bija pilnveidot skolotāju prasmes, veidot diferencētus uzdevumus un atbalsta materiālus, lai palīdzētu skolēniem veiksmīgāk apgūt mācību saturu un lietot valsts valodu ikdienā. Šo aktivitāšu mērķis bija skolotājiem iegūt reālas prasmes un zināšanas, tāpēc galvenais princips visām aktivitātēm bija mācīties vienam no otra un mācīties darot. Tagad ieskatīsimies dažās projekta aktivitātēs, 2 semināros un 3 praktiskajās darbnīcās. Novembrī skolotāji pētīja atgādņu izmantošanas iespējas, to dažādos veidus un dalījās izstrādātajos piemēros. Strādājot mācību jomu grupās, skolotāji vienojās par turpmākajām stratēģijām atgādņu izmantošanā, mācību procesā un sadarbības iespējām ar skolas atbalsta komandu. 2. seminārs un darbnīca tika īstenota decembrī un bija veltīti mākslīgā intelekta rīku izmantošanai mācību darbā. Izmantojot mākslīgā intelekta rīkus, skolotāji apguva dažādas diferenciācijas ieviešanas iespējas. 2. mācību semestrī pedagogi piedalījās mācību kursā par diferenciāciju un tekstpratības veicināšanu. Šajās nodarbībās pedagogi padziļināja izpratni par diferenciāciju, individualizāciju un personalizāciju, mācoties praktiski pielāgot mācību saturu un metodus skolēnu dažādām vajadzībām, spējām un motivācijai. Tāpat skolotāji pilnveidoja prasmes tekstpratības veicināšanā, apgūstot daudzveidīgas lasīšanas stratēģijas un mācoties veidot dažādu sarežģītības līmeņu uzdevumus, lai palīdzētu skolēniem efektīvi uztvert un nodot informāciju. Starp projekta aktivitātēm pedagogi veica savstarpēju stundu vērošanu, sadarbojās mācīšanās grupās un aprobēja jaunās metodas praksē. Izaicinājums projekta īstenošanas laikā bija saskaņot laiku skolotāju jēgpilnai sadarbībai un materiālu sagatavošanai, saspringtajā ikdienas mācību ritmā. Vienlaikus nodrošinot jauno zināšanu aprobāciju stundās, nevis tikai to teorētisku izmantošanu semināros. Skolotājiem būtu vairāk laika ieviest iegūtās zināšanas praksē, tika nedaudz mainīts projekta aktivitāšu plāns, pārceļot stundu vērošanu uz 2. semestri, kā arī darbs mācību grupās tika organizēts skolēnu brīvlaiku laikos. Lai papildus motivētu un atbalstītu skolotājus piedalīties visās projekta aktivitātēs, nodrošinājām viņiem iespēju piedalīties semināros un darbnīcās gan klātienē, gan arī pieslēdzoties attālināti. Tas palīdzēja aktīvāk iesaistīt skolotājus, kuri, piemēram, apvieno darbu vairākās izglītības iestādēs. Vārds pašiem skolotājiem. Kas jums šķita vissvarīgākais šajā projektā? Ļoti vērtīga bija ideja apmaiņa ar citiem skolotājiem un atgādņu veidošana. Esmu sākusi plānot stundas tā,
lai būtu piemērotas dažādus skolānu valodas prasmju līmeņiem. Varēja redzēt, kā citi risina līdzīgas problēma situācijas un meklē kopīgos risinājumus. Bija ļoti vērtīgas un labi piemeklētas tēmas, praktiski ieteikumi un piemēri. Bija labi. Gribētos vēl vairāk šādu interesantu un praktisku kursu. Paldies! Projekta rezultātā tika sasniegti plānotie sasniedzamie rezultāti. Visi iesaistītie pedagoģi atzīmē profesionālās kompetences pieaugumu, un 71% to vērtē kā ļoti būtisku. Vairāk nekā puse pedagoģu regulāri izmanto mākslīgā intelekta rīkus savā darbā. 87% pedagoģu ir integrējuši šos rīkus savā mācību procesa plānošanā. Populārākie mākslīgā intelekta rīki skolotāju vidū ir ChatGPT, Google Gemini, Notebook un Canva Magic Studio. Profesionālās izaugsmes skalā pedagoģi novērtēja savas zināšanas par diferenciāciju un tās praktisko īstenošanu mācību procesā. Pedagoģi pielieto dažādus metodiskos paņēmienus diferencētas pieejas īstenošanai savās mācības stundās. Tiek izmantoti dažādas grūtības pakāpes uzdevumi, pedagoģi izmanto tekstpratības un lasītprasmes attīstīšanas stratēģijas. Ir būtiski uzlabojusies pedagoģu sadarbība un tiek veidoti kopīgi metodiskie materiāli valodas vides stiprināšanai skolā. Sakam sirsnīgu paldies Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajam centram par atbalstu projekta īstenošanā, kā arī visiem pedagogiem par iesaisti, par atvērtību un profesionālo izaugsmi. Mācoties kopā, mēs stiprinām kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību.